Šoreiz pastāstīšu par Metiņu mežu. 1934. gadā Vīpes pagastā lielu sensāciju izraisīja notikumi Metiņa mežā, jeb kā vietējie to iesaukuši tautas meža izciršana, jo tajā laikā Metiņu mežs piederēja Vīpes pagastam. Daļa no Metiņa meža 55 hektāru platībā piederēja Samuilam Kovnatam, kurš pēdējos gados dzīvoja Rīgā un bija miris. 1934. gada ziemā ap 200 iedzīvotāju no Vīpes, Kruspils, Ungurmuižas un Līvānu pagastiem sāka patvaļīgi izcirst mežu un vest to mājās, līdz policija šo darbību pārtrauca. Vēlāk noskaidrojās, ka Kovnata mantinieki daudzus gadus nebija maksājuši valsts un pašvaldības nodokļus, tāpēc Vīpes pagasta valde ierosināja šī meža pārdošanu, un Daugavpils apgabaltiesa izsludināja tā izsoli. Taču pirmajā izsolē nepieteicās neviens pircējs, tāpēc Vīpes pagasta valde nolēma izsludināt otro izsoli. Apkārtnes iedzīvotājiem tika ieteikts apvienoties un iegādāties šo meža platību kopīgi. Ja arī otrajā izsolē nebūtu pircēju, pastāvēja iespēja, ka mežu pārņems mežu departaments. Mūsdienās šis mežs pieder Sija Latvijas finieres mežs.